Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Sveicināts, skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt pat osītāji. Mans vārds ir Edgars, un šodien ir jauns ēdienu vlogs. Šodien mēs apskatīsim pīrādziņus ar cīsiņu un gurķu sinepju pildījumu. Šos pīrādziņus mums ir ražojis īstenais Latvijas maiznieks un ražotāja valsts Igaunija. Peini, ne? Šā iepakojuma pīrādziņu kopējam svaram jābūt 390 grami. Pārbaudīsim, vai tiešām tā ir. Ar visu iepakojumu šeit ir 435 grami. Tagad izpakosim šos pīrādziņus un pārbaudīsim, cik tad ir grami iekšā patiesi. Tātad šeit vajadzēja būt 390 gramiem, bet realitātē ir 426 grami. Paldies jums, dāsnie Igauni, ka dāvinājāt šos papildus gramus. Tagad izmērīsim, cik tad liels ir viens garumā 8,5 cm, platumā 3,2 un augstumā 2,6. Un tagad nedaudz sagatavojam pannu, nedaudz ieziežam ar eļļu. Un, protams, liekam arī pašus pīrādziņus. Un tagad mums tikai atliek likt iekšā cepeškrāsnī un viss būs labi. Aiziet! Aptuveni 15 minūtes 200 grādu temperatūrā. Tālūk, dārgie draugi, 15 minūtes ir pagājušas un šādi mums ir radušies pīrādziņi. Abi notestēsim, pagaršosim, vai tiešām viņi ir garšīgi. Kā parasti 3 baļu sistēmā. Mīkla tāda garšīga, līdz pašam cīsiņam vēl neesmu ticis klāt. Jūt sinepes. Mēģināsim iekosties, lai arī pie cīsiņa tiktu. Ātrs, garšīgs variants, ja ir vēlēšanās tikt pie cīsiņiem mīklā. Dodu 2,8 balvas. Ļoti garšīgi, forši, ātri. Milzīgs paldies par jūsu skatījumu un par to, ka tomēr kaut kādā veidā noskatījies šo video līdz galam. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!